Esiet sveicināti! Šodien ir svētdiena, 30. jūnijas, 24. gads, bet no rīta es nekādā veidā nevarēju saprast. Mēs ar mani mīļoto meiteni, mēs skatāmies sestdienu vai svētdienu, nevar būt, tā kā viena diena pazudus. Skatu, es tagad piezvanu savai paziņai, saku, klausies, meiteni, kas šodien pa dienu? Tiešām svētdiena. Saku, jā, svētdiena. Kur tā viena diena pazuda? Tā ir. Vienmēr notiek brīnumi. Šodien vēlos jums pastāstīt, es vēlos, jā, protams, es jums pastāstīšu par Dieva brīnumiem, kas ar mani ir notikuši, teiksim, šogad. Tas ir daži mēneši, tas ir māja mēnesis. Jā, pareizi, tas ir mājas un, protams, arī tagad jūnijas. Gribat dzirdēt? Redz tā. Jā, es esmu saistīts ar Valmieras vasaras svētku draudzi. Tur bija tāds, saprot, tu domādams neizdomās. Man puisis, 16-gadīgs jaunieks, viņš vienkārši ir sācis iet uz vasaras svētku draudzi, un tur viņš ir kādā visu laiku, viņš saka, tēt, klausies, kur tu šur atnākt? Ko es tur darīšu? Ko es tur darīšu? Es tāpat ticu Dievam un visu. Viņš saka, bet atnāc. Labi, mīļā miera, labi, priekš viņa aizies arī. Un pirms tam Bulgārijā esot, es biju vienkārši, pie kāja pirkstiem, tur kauliņas bišķiņas samežīs. Ejot vienkārši starp tiem betonu buļķiem, es tumsā ieriktēju kāju un kritu, protams, tā labi un izmežīja kauliņas. Ziniet, sāp pēc suņa tie kauliņi, ka pamežīja pie pirkstiem. Nestāv vairs vietā, un tā, kad tu spēr soli, tad nav patīkami, ja? Protams, te man Bulgārijā ievilka atpakaļ, un miers un Dievs. Bet Latvijā aizbraucot, kā kāds kurma rakumiņš, saprot, tu tur iekāp, pagriezies, sāp kā traks. Labi, es aizēju uz to draudzi, stāvu aizmugurē, priekšā tur dzied, slavina Dievu, runā. Cits stāv, es arī stāvu, viņi dziedu, es tā pie sevis, tāpat tās klausos dziesmās, slavināšanā, un, kad cits sēž, es arī sēžu. Labi. Tas dievkalpojums ir beidzies, es saprotu, ka man te vairāk nav ko darīt, bijis esmu, miers un Dievs. Punkts ir pielikts, puisim, kā saka, lūgums ir izpildīts. Es eju projām, tu saproti, un es eju ātrā gaitā. Tā pa grozi kāju uz visām pusēm, šī nesāp. Viss, esot tā speciāli uzkāpu uz tādu paaugstinājumu, taču vajadzētu sāpēt. Saprot, vajadzētu sāpēt, tā kā pagriežās. Kāja kārtība, tu traks ar ārā. Labi, bet man jau redz savu uzskatu, es esmu tāds brīvdomātājs. Tagadīties mana to tāda pārunas, tur atkal pēc kāda laika sanāk ar to pašu to mācītāju. Un, tāds, es tur, protams, tur jādod liecības. Es tā izēju priekšā, es tās savas liecības, un pēc tam iznāk pārunas ar mācītāju, viņš saka, tu ir brīvdomātājs. Es zinu, ka es esmu brīvdomātājs. Un man ir savi uzskati. Jā, par tiem uzskatiem citreiz. Un, labi. Un tā līdz ar to es viņam saku, labi, 4. jūnijā es braucu, lidoju uz Bulgāriju, un es vēl vienu reizi aiziešu tur, bet tā. Un man bija dzimšanas diena. Jā, 27. maijā man bija dzimšanas diena, 26. Pareizi, 26. bija tā pēdējā reize, kad es teicu, ka es vairāk nenākšu. Aiziešu vēl vienu reizi un pietiek. Un kas tagad notiek 26. Un tie ir Dieva brīnumi. Es taču saprotu, tā skatos veikalā, lai es tā, nevis tīris vai veikalā, es skatos, lai neiepirktos kaut kādā drazā, kur kaut kā traki daudz ķīmijas klāt. Un saprotu, es esmu kaut ko tur iegādājies, es esmu to apēdis, daudz jau es nelietoju, bet kaut ko apēdis tādu, ka man, tagadīties ceļ augšā viss iekš, pie astiem snēgi, ja? Sāpes zvērīgas, aknas nieri, Dievs viņu zina, viss iekš sāp kā traks, paiet ar nevarēs sāpēt.
Nu, tagad tajā 26. ir jāiet, man tagad gadīties Ilzīt arī grib iet, man meiteni mīļot, viņš saka, nē, tas puities, viņš saka, mammai, nu, kas tu mammi, vai tu to nevar atnākt? Nu, tad Ilzīt saka, viņš saka, zin ko, nu, labi, aiziesim kopā, es saku, es nekur nevaru iet, man iekšceļ augšais zvērīgs sāpes, es jau visu esmu, ko es esmu mēģis sadēvis tolets podām, mies un Dievs. Un man vēl no smiltenes atved foršāko torti, uz dzimšanas dienas pasūtīju. Man ļoti garšo lauku torts, nu, traks var palikt. Bet, nu, viņas jau nevar dabūt tā. Visu laiku jau laiku pa laikam atrodas Bulgārijā. Un te jau no tortas vispār neprot cept. Tas, kas atbraukt no Latvijas un cept tortas, tas būtu bagāts uzreiz. Nu, labi, tas tā. Nu, viņas jau nav dārgas, protams, tā kā bagāts te nevar palikt. Viņas ir ļoti lētas, tās mākslīgās. Nu, redz tā. Nu, ķimizētas, protams, tur ļoti spēcīgi. Un, nu, tagadītais, es tagad domāju, nu, jāizdodas ir, tas puisis grib, lai mammīti iet, nu, es taču iešu, es šis vīries, man meiteni jāpavada. Un nu, man atved tagad to torti, un tāda liela, un tagad jāiestūķie leduskapī, vienu gabalu mēs taisījām, es teicu, es tāpat nevaru ēst, aizdīsim vienai tantei. Tādu ritīgi gabalu nošņāpu. Bet, ja paiet, es nevaru. Sāp spēcīgi, zini, tu saproti, ka tu elpu nevari dabūt iekšā, nu tā sāp kā traks iekšā. Nu ko, nu, es jau parasti skatos cēloņus, bet nu man tagad nav laiks skatīties cēloņus, un dievkalpojums attuvojas, nu labi, man smiltinieši aizved man līdz tai tantei, tur radot to tortas gabalu vienu lielu, bet pāriet tā 3 un ledus, ka piestuķēti. Un saprot, aiziet uz to dievkalpojumu, es nu jūtu, ka man ir termos palicis mašīna. Es šiem zvanu, es saku, vēdat šurp man termos. Tātad es tajā dievkalpojumā aizgāju, tā nav baznīca, tas tās lūkšana nams, Raiņiela 8, Valmierā. Un es, nu tagadītais pusdievkalpojumā, es tur kaut kā pa pēdai ielienu iekšā ieju, nostājos aizmugurējā rindā, dvašoju tur, kā saka, tā līdz ar sāpēm trakām, nu, kad stāv, tad stāv citi, kad sēž, tad sēž. Dievkalpojums beidzas, es saku, Ilzīt, es eju projām. Viņš jau, bet tu taču nevar paiet. Es saku, nu pēkāj, nu lēnām tā jau kaut kā tiks līdz mājai, līdz dzīvoklim. Ātrā gaitā, puisis salīdz, mēs pārējām pāri Gaujas tiltam, Ilzīt saka, klausies, bet tu taču ej. Es saku, es eju gan, es redzu priekšā to tortu, man viņu jādabūja. Bet tu taču nevar ēst. Es saku, es nezinu. Man viņi stāv acis priekšā, man viņi vajag. Saprot, viņš saka, bet tu taču šeit, tu tiešām nesāpnīgas ir. Nekāda vaina, pilnīgi vesels, saprot. Es tagad aiziet mājā, to lielo tortas gabalu vienu priekšā, es saku, tai tie pārējie 2 jums. Viņš saka, bet, nu, saprot, tortas salu, nu, kaut kas jāpiedzer. Man ir, zin, tāds rūgušpiedz bišķi, tā, nu, krietni ieskāps, es viņu taisījos liet ārā. Bija tāda bišķi jau iebojājies. Nu, ne iebojājies, bet, teiksim, pārskāpis. Biezpien taisīt no tāda nevar, nu, tas vienkārši nav ko. Es šito te klāt. Ilzīt saka, tu taču tuliņās būs, tev jāskan uz Havaju, nu, uz to tolietu. Es saku, nav nekāda vaina, es izrubīju, saproties, kārtīgi puslīt to rūkšpienu, to tortu ribās. Es ir pilnīgi vesels. Tātad, tika darīts brīnums pie manis, lai es uzticētos, redz, ir ticība un ir uzticēšanās. Jo, ja tu tikai tici, skaiti lūkšanas un tur burtojies un meķ krustus, nav nekāda nozīme. Uzticies. Un, lai katru reizi pie manis piepildītos kāds Dieva brīnumiņš, ja, man tika dota iespēja, man iedeva kārtīgs sāpes. Ritīgs. Tā kā nevienmēr slimības nāk kā kaut kāds sots, slimības nāk arī kā pārbaudījums. Gribat dzirdēt tālāk? Es stāstu tālāk. Nu, tad tagadītais 31. maijā ir tas Nātans, Moris Nātans, tajā, nu, teiksim, tajā Ķīpsalā, un tur vēl vairāk tādi tie sludinātāji no ārvalstī. Un, nu, ko? Nu, jābrauc ir, un man tieši ir sataisīt man Toyotiņu, kā tu jau reizi, pa Toyotiņu runājot, pa mašīnī. Saprot, februāra mēnesī nekad dzīvē kaut kas tāds nav bijis, uzlec uz kapata šitas te kaut kāds stirna, un man mašīna čupā, un tā viņi tur labojās, un beigās viņi tik salabot, bet es tiku pie vienas foršas lietas. Es sāku iet ar kājām,
jo mašīnas nav. Braukt ar autobusiem un zinu, es jums teikšu, traki grēz. Jo cilvēki brauc stūrē, viņi paliek ieslīgs tādā apātijā ātrāk vai kur tā ātrāk tiksi, kā vējš skries, kā miet sadursies. Un es skaifoju, ja es braucu rautiņiem, ar autobusiem un tādā veidā. Pateicoties Stirnai, kur, protams, kā saka, ziedoja sevi, lai mani apstādinātu un braukt no braukšanas, kā saka, procesiem. Bet, nu, tagad mašīna ir kārtībā un es taisos viņu vienkārši. Es jau viņu biju pārrakstījis vienam cilvēkam un es teicu, satais to mašīnu un, ja gribi pārdod, ja gribi brauc, tā ir tava darīšana. Atbraukšu Latvijā, tad gan jau es dabūšu kādu mašīnu uz to laiku. Nu tā, nu es tagad esmu nolēmis viņu atdot verģu, tur pie verģiem tādā autoservisā, lai viņi dar, ko grib ar viņu, jo man jau viņi bija līdz šitai vietai, visu laiku nepārtrauktos remontos. Un tas nekas, ka jauna, arī jauns var nobrukt. Nu tā. Ne, nu cik jaunu, 11. gads jau nav jauns. Nu tā. Un, nu tagadīties, mēs aizbraucam uz to Ķīpsalu, nu kaut kur jāpaliek pa nakti, nu labi, Islandes viesnīca. Nu jā, es to biju bišķiņ pasūtījis dažas dienas ātrāk, jo es jau nezināju, vai es tikšu, traks likt tad man bija. Un, nu tagadīties, mēs ir tur, tā kā piekdienas vakars, un saprot, nu notiek nākamais brīnums. Un takš tāda gāja nekad nav bijuši. Man kaut kādas stipras sāpes sākās krūtīs. Nu tāda, zin, tā kā ugunīga bomba, un iet uz augšu, tu nevar lāgā pelpot, un sāpes sirds kā traka, zin, nu ārprāts pilnīgi. Pie katra elpas ievilciena, zin, sirds sāp. Nu paiet knapi, tu velcies. Tagad nav iekšā, tagad ir krūts. Un es domāju, Ilzīt saka, viņš saka, nu varbūt sestdien tā braucam uz māju, paklausīsies un brauks uz māju. Tāpat ar autobusu gan jau kaut kā aizbrauks. Atkal Dieva brīnums. Saprot, bet nu man tā mašīna jāatbūt projām ir. Viņi saka, nu taču aizbrauks mašīna, atbrauks citu dienu, aizvedīs. Es domāju, nevar būt, šite kaut kas ir aiz auss Dievam, pret mani, vai priekš manis. Tāda sajūta bija, ka te tagadīties visādi aņķimi tagad notiek. Nu tāda sajūta bija gan, bet nu es jau nezināju, kādā veidā tas izpaudīsies, nu ne jau caur tik spēcīgām sāpēm. Un nu tagadītais dievkalpojums, viss tās lūkšanas ir nu beigušās, vēlā vakarā, mēs aizjām uz to viesnīciņu, agrā rīta stundā, nu tai naktīs lāgā negulēju, sāpēju pēc suļa. Es zāles nelietoju, pilnīgi izslēgts, arī tad, ja es slikti, es skatos cēloņus, kurā vietā es kaut kādas ziepes esmu novārījis, un šitai nepalīdz nekas. Saprot, nekas nepalīdz. Es tā domāju, vienīgais, kur es varētu vāru novārīt ziepes, bija strīca mācītāji. Es viņam mēģināju pierādīt, kad Jēzus aizgāja pie krusta. Jūs zināt, kāpēc? Es tagad bišķi maz atkāpīt. Viņš mācījās, viņš tika apmācīts izīdes skolā Eģiptē, ja? Un par, ļoti spēcīgu mācību viņam tika pasniegt, jo viņa mērķis bija pierādīt cilvēcei, visiem cilvēkiem bez izņēmuma, ka, ja cilvēks uztic un uzticās savam tēvam, un dara visus tos likumus, kas jau vajadzīgs, tu nedara to, un to tas jau nenozīmē tikai citiem, nedara sev, jo tevi arī Dievu dzirksteli, ja? Dzirkstelī. Un pilnīga uzticēšanās, tad arī, lai viņš būtu miris, arī tad viņš dzīvos. Nu, redz tā, un tur mēs tā ar mācītāju parunājāmies, man bija savu uzskatu, viņam savu uzskatu, nu tā. Es domāju, tas ir vienīgais, kur es tādu, zinu, kļūdas esmu izdarījis. Nu, tas ir vienīgais, nu, tur saprot. Ja man kāds mēģina iestāstīt pretējo, tad es stāstu savu. Nu, redz tā, nu, katram savu taisnību, nevienam īsti patiesība nav, varbūt arī nav, bet nu, man ir savu patiesību. Nu, redz tā. Un, nu, man viņš ir dzīvs. Jēzus priekš manis ir reāli dzīvs. Es viņu esmu redzējis, Dievmāte esmu redzējis, Dievmāte mūsu ģimenes svētības. Ko es esmu redzējis, tam es ticu. Nu, labi, bet tagad šitien tā darīšana pat citi ir. Pienāk rīts, īsti lāgā nav, bet, nu, mašīnu es esmu nolēmis aiziet uz to beidz pagriezienu. Un, nu, tagadītais 9, tas ir 8:30, es izbraucu no viesnīcas, Pārdaugavā, pie Ķīpsalas halles. 9 es esmu beidz pagriezienā tajā darbnīcā. Kā tik ātri var izbraukt? Es braucu normāli ātrumā. Nu, labi, man bija daudz luksoforu un zaļie bija un viss bija kārtībā, bet man taču tur ir jāizbrauc līkumu lokumu. Kā to var izdarīt? Nu, labi,
Es aizbraucu tur, es domāju, nu labi, kaut kas te ir, kaut kas nav kārtībā. Tas nav reāli iespējams. Nu, telefonā taču ir laiks. Nu labi, es tagad 9:15 lēnā gaitā, es vēl lagā ātri nevarēju paiet. Lēni soli pa solim aizgāju līdz pieturei. Beļģu pagriezienu pieturei. Autobus sestdienās nemaz tā nenāk. Nu tagadītais. Nākamais moments ir tāds, 9:18 nāk kaut kāds autobus, kaut kur Dievs zina no kurienes, un tas te aizbrauc garām vēl juglē un iebrauc kaut kur iekšā. Pa kreisi. Un es jūtu, ka, iziepš, man ir jābūt 11. sakās dievkalpojums. Un es taču tik ātri nevaru tikt, un vēl sestdien. Man pa laimi bija viena biļete. Tiešām man bija saglabājusies viena vesela biļete, kur varēja nokompostrēt. Saprotiet? Un saprotu, kas pa... Un es saku, Dievi, nāc par palīgu, bet es ne tikai saku, es uzticos. Staram es uzticos, saprotu, jo visu laiku nāk, mums ir iespēja uzticēties. Tas nav jāredz, tu uzticies. Un tajā brīdī, kad es uzticos, es sāku skriet. Es skrienu viegli, kā jauns 17-gadīgs džeks. Man tieši 71 gads palikt, es saku 17 gadu džeks, ja? Es skrienu viegli. Es nedomāju, ka es nevarēju paiet. Es zināju, ka man jātiek uz nākamo transportu, man tur bija labs gabals jāskrien. Tai dienā es noskrēju 1,7 km no rīta. Ne jau visu laiku vienā virzienā, bet tā, 3 transports nomainīja. Ne jau visi viņi nāk vienlaicīgi, tā es nopieku kaut kāds cits biļets, jo šitā te tiešām es mēģināju otrais kompostēt, un viņš sapkats. Saprot? Es aizbraucu, vēl nobraucu garām šitām tetām, aizbraucu līdz universitātei, nobraucu garām tai vietai, kur iet tā, ka mēs transports trolejbus uz to Ķīpsalu. Es vēl skrēju. Es skrēju viegli un viegli elpoju, man nebija absolūti nekāda vaina, jo es skrēju starā. Es biju uzticībā, pilnīgā uzticībā. Tā kā tu esi iekš viņa, iekš Dievu. Un tu saproti, es arī aizskrēju līdz tās Islandes viesnīcai. Toreiz bija, kā jūs domājat, cikos? 9:18 man iznāk tur transports, 9:40 es atrodos tur. Pie saprāta, normāla saprāta un domājošs cilvēks nevar saprast, kādā veidā tik ātri to var izdarīt. Nav reāli iespējams. Laika līnijas, es to nezinu. Saprot, transports gāja tā, kā viņš parasti iet ar pieturām. Kādā veidā es tik ātri varēju tur nokļūt? Man tur vēl ilzīt bija tur, kā saka, viesnīca tajā kafejnīcā, viņam tur, kā saka, brokas ņēma priekšā. Un man tagad tāda ēdz grib saproties, es ņem iekšā tās raugu pankūciņas, ilzīt saku, kur tu traksies? Es pagaidu, cik ir pulkstenis? 9:40. Kur tu biji? Es saku, kā es aizvedu mašīnu, es atskrēju, bet tu taču nevarēji paskriet. Es saku, es nezinu, es skrēju starā. Es pilnīgi uzticējos Dievam. Pilnīgā uzticībā. Nekādas sāpes, viegli elpošana, vispārējais. Saprotiet, ja? Tātad atrasties starā. Atrasties tajā starā, ja? Šie stari ir, viņi nepārtraukt nāk plūst uz zemi. Cilvēki jau tos neredz, viņi tāds tumši zils, tāds gaismas stari, tādi viņi nāk visu laiku uz zemi, tā kā smagi, tā kā lietas slāzes. Viņi nāk visu laiku cauri. Tajā brīdī, ka mēs uzticamies, tajā brīdī notiek brīnumi. Tajā brīdī, ka mēs gudri runājam, nekāda brīnuma nav. Mēs varam runāt, mēs varam pļāpāt, mēs varam būt milzīgi gudri un pareizi, pilnīgi garām. Pa pareizību vēl dabūs pa degunu. Redz tā. Tagadīties nākamais brīnums. Tad tas ir aizgājis, brīnumi piedzīvot, es esmu Bulgārijā atkal, un es biju, un jā, man te ir viena bulgāra ģimene pazīstam, viņam, kā saka, meiteni ir krievieta, bet principā Bulgāri, ja? Kad Bulgāriem tu esi kopā, tu jau vienā brīdī arī saproti, kas tiek runāts ar tevi, un tā mēs runājam gan par krievisku, gan arī, kāds izsakās ar mani bulgāriski. Ja? Es runāju krievu valodā, visu laiku krieviski, kas runāju. Tā kā valoda nav vainīga. Ja kāds cilvēks nojūdzies prātā, tas nenozīmē, ka valoda ir vainīga. Es jau to esmu jums teicis. Un tagad nākamais. Es esmu aizbraucis pie viņiem uz dārzu,
Un tas Ivans, viņš saka, ka viņš grib parādīt, no kurienes tas ūdens. Nu, viņa sestdienās tiek padots ūdens, kā saka, tiek laistīti dārzi. Ja? Un tur jau nav tā kā šeit, tur kaut kur pasmelt vai kā, tur ir ūdens krātuvs, kur tev atgriež attiecīgos krāns un tu palaiž ūdeni uz dārziem. Nu tā, un es, saku, es aiziešu līdzi, bet tagad man tur saka, tur ir traki daudz čūskas, lai, ja es, gribu ieteikt dārzā, tā lai paņem līdzi zābakus. Nu, labi, man zābaki te bija nopirkti, iegādāti bija tādi smagi, nekādi viegli, viņi nav padomu laika vecie, viegli gumijas zābaciņi, bet, ir tik ritīgi smagi. Nu, labi, Dievs ar to, es nekad nebiju vilcis tos zābakus. Nu, es tagad uzklundzēju tajā kalnā, jo redz, pa čūskām. Čūskas te nedzīvo uz zemes, viņas lien augšā koku zaros un tā lec tev virsū. Šitās nav mūsu odzīt, te vēl ir pupu mīzes pret tām šitām te negantniecēm, jo te ir tāds, kas lec arī virsū, ja? Ja viņam kaut kas to nepatīk pie tevis, ja? Nu tā ir. Bet tagadīt es uzklumzā to zābaks un karsts sauli pēc suņa, tagad lien augšā kalnā. Uzkāp kalnā, gandrīz uzkāp kalnā, vēl viens solis paliek, un tai solī, ka es spēru soli, tādu klaukt, bedrē iekšā. Kaut kā traki dziļā bedri, saprot, un pagriez kāju, bet šoreiz pie papēra. Tā ritīgi pagriez. Es tur izvalkos laukā, es esmu kalnā, kā es tikšu lejā, un labu gabalu vēl nav tās savu dzīvesvietas, kas to var zināt. Jā, es domāju, jā, tā ir, ka sapriecājas, ka tu esi uzkāpis kalnā šitik augstā un stāvā. Tur jau nav kur pieķerties, tur ir smilts, akmeņi un stāvums, tur nav kaut kāds slīpums, tur ir ritīgs stāvums. Pieķerties ar nav, kur tur dzelkšņaini krūmi, saprot. Man tas Ivans, viņš tāds viegli, viņš tāds kaut kādu bozi bija paņēmis līdzi, tas man pasniedz šito, lai es varu uzvilkties augšā brīžiem, tur, ka es pilnīgi nevarēju. Stāvums ritīgs. Bet tagad nevar nostāvēt. Bet no kalna jātiek lejā. Viņš saka, tu paliec te sēžot. Es saku, es taču neiešu sēdēt. Ko es te darīšu, saprot? Es kāpšu tev līdzi, jo lejā tik pa to galvu vairs nevar. Tu iet stāvus lejā un dzelkšņus, un saprot, dabūt dibenā dzelkšņus arī nav nekāda lielā jēga. Tur ir riktīgi tāda kārtīga dzelkšņa, ka tev trāpa ribās, tad tev tu uzreiz zini, ka tu esi bijis Bulgārijā. Kalnos, dzelkšņos. Tie ir dienvidi, tie nav ziemeļi. Redz tā, kas notiek tālāk? Baigi garā runa sanāk, es ceru, ka jums pietiek laika klausīties, šitā ir pilnīgi tā kā tiešraidi. Redz, un tagad es tā lēnām kaut kā, novilkos lejā, tur pat citas slīpo. Lēni, kaut kā, aizgālīs tam dārzam, un tā sagribējās sēst. Es saku Ivonam, gribās sēst man. No rīt nav veids. Viņš atnēs tur tādu kārtīgu sīpols, tāds ritīgs sīpols, jā, un tad, tāpat jau līdz kaut kas ir paņēmis, bet, dārz aug. Es paņēmu tādu sīpolu un es iecirtu viņā zobus. Nekad dzīvē es neesmu vienu sīpolu ēdis kābolu, bet laikam no tā šoka sīpolu noties ar kābolu. Tas bija vispār ļoti liela. Es pēc tam tādu pašu sīpolu mēģināju te mājās lietot, viņš bija tik stiprs, ka es dabūju viņu sagriezt mazos smalkos tādā, kā sašķērēt un ar sālu. Un tad tikai es varēju dabūt, bet kā es tajā brīdī to dabūju iekšā, to es šodien nevaru saprast, ka viņi apēst tā kā sālu dābolu. Redz tā, tas ir sīkums, bet, darbs jau viņš tur pabeidz, es neesmu nekā strādātājs, kājas sāp negant, un Ivans saka, viņš saka, nekas, kas sestdien, es to aizdīšu pie, uz Engeni, lai pastāst, kas tur ir. Es jūtu, ka labi nav, bet, labāk jau, ka redz. Tā, es domāju, no sākuma nevajag, gan jau es tikšu kārtībā, ienāc mājā, un man atved pie mājas, paiet tu nevari, tu esi vispār lupatā, kā ir uz tūkus, un ir jau ne īstā labā krāsā. Tagadīties, es domāju, piezvanīšu Ivonam, aizved man tomēr pie tiem dakteriem, pie šito te, te ir tā, ka tu aizver uz ātro palīdzību, viņi izraksta tur papīrus, un tad tu tiec uz Rengeni. Jo es jau redzu, maksāju Bulgārijai apdrošināšanu šo te. Redz tā, veselības apdrošināšana, it kā viņi neko nedara, bet tā pašā laikā tā kā vajag, ka palīdz. Un
kas tu nākamais, man tur aizsūt uz rengeni, tur kārtīgi pasaka, izmežģīts. Johaidī, Dieva zīmes, ko lai dara? Zini, vasaras laikā izmežģīt kājies, kas nav. Man atnāk vēl viens tāds vecs ķirurgs, viņš ir tieši uz kauliem, tās ķirurgs, viņš ir kaulu ķirurgs. Viņš to kāju paņem, viņš saka, 2 diennakts. Gulēt, tur dzert kaut kādu lēvenu zāles, un ko tur likt augsts apliekumos. Labi, augsts apliekumos es pieņemu, ledus gabaliņus, bet, zāles netaisot lietot. Un viņš saka, 20 dienas ļoti sāpēs, ar grūtībām varēs paiet varēs, bet sāpēs. Un tad vēl kādi 3 mēneši. 3 mēneši, Dievs pasaka. Ja? Labi. Pieturoties pie savas meitenes pleciem, Sivans bija tāds mazāks, man vajadzēja bišķiņ kaut kā tikt ārā, vāks uz ezeru. Lupat Lanskās, man te ezer uz māju, knapi tik iekšā, ar lielām pūlēm. Atbrauc līdz savam dzīvoklim, un tad es gāju cauri dzīvē. Es skatījos, kurā vietā pēdējā laikā es esmu bijis negatīvs. Un es atradu, kurā vietā es biju nepareizs. Jūs dzirdat mani, tā ir mācība. Kurā vietā es biju nepareizs, kur es biju darījis, raksturīpašības, mums jau katram kāds, kur es esmu bijis neapmierināts. Jo vienīgais zemes dzīves cilvēku uzdevums ir būt priecīgiem, laimīgiem, apmierinātiem, pateicīgiem par to, ka esam, bet es nebiju. Es biju pārkāpis noteikumu to, kur es biju solījies, ka es tāds būšu. Saprot? Es atradu, padomāju, kur es esmu, kādā vietā, kad šitās vietas, kur es esmu taisījis šmuces, un nākamais moments, es dziļi iemigu. Tajā brīdī, kad es atradu dziļi iemigu, tajā naktī es nogulēju, uz rīta pusi es sapratu, ka kāja locās, es spēju pirmos soļus, es te pastaigāju pa istabām visu dienu, es atrados gan pie datora, bet es ārā vēl negāju, es ārā bišķiņ izgāju, bet neko daudz negāju. Es skatījos vēl, kur es vēl kaut kādu ziepes esmu vārījis. Otrā dienā es nogāju 4 km, 2 reizes pasēžot bišķi uz soliņu atpušoties. Trešā dienā es nogāju 4 km, 4. dienā es nogāju 8, pēc tam es nogāju 9,6 bez atpūtām. Trakā karstumā, jo te jau 35 grādu ēnā. Tātad saule ļoti spēcīga. Tad cits staigā saule brillēm, es tāpat tāds, kā Dievs radījis, bez brillēm. Bet, spēcīgi, saulē skatīties nevar. Tāds ritīgi, tāds dzeļošs saule. Un es saprotu, ka es esmu vesels. Es esmu pateicīgs Dievam, jo Dievs dod mums, tas, kas mūs radījis, Dievs. Tas ir augstāks gars, tas ir milzīgi liels spēks. Viņš jau ir ielicis sevi mūsos, katrā mūsos iekšā. Viņš dod zīmes. Un tas nenozīmē, ja cilvēks ir slims. Tas nenozīmē, ka viņš ir saslims, tāpēc, kad ir kāda gripa, tāpēc, ka ir kovids vai bacils vai kas, muļķības pēdējās. Tajā brīdī, ka mēs esam bijuši jau labu laiku negatīvi, mēs esam bijuši kaut kādi tādi, neapmierināti, dusmīgi, viss jau kas ir ar visām negatīvām rakstura īpašībām. Un šitas viss ir tas, kas krājas, vienā brīdī ir kaut kāds plīsiens. Kas to zina? Kaķis pa ceļu pārskries un pēkšņi pakūpst. Un tad notiek šitās problēmas. Un tad tev jāatcerās tas viss ir. Kurā vietā tu esi kļūdījies, kas tur ir noticis, un padomā, ko tu mainīsi vietā. Jo atcerēties, tā ir viena lieta, bet maini kaut ko. Jo tu atcerēties tu jau var teikt, Dievs piedod man. Tad maini kaut ko. Nekā nemaini. Dzīvo tāpatās. Saprot, te zāles nav vajadzīgs, nevienam nav jādzert, katram cilvēkam jālieto tas, kas viņam garšo, mazās devās, tad, kad ir krāmīgi. Un viss, nekāda problēma vairāk. Tad tur ārstē un smalk un viss, muļķības. Skaties uz sevi, skaties, kādas muļķības tu pats esi novārījis. Ne šodien, varbūt vakar, aizvakar, varbūt pirms nedēļas, 2 nedēļām, mēneši. Skaties, kādi tavu dzīvi bijusi. Taču pamaini. Ja tu nevari pamainīt, tad tev jāslimo. Pamaini. Jo tas maiņas momentā, tajā brīdī, kad tu pieņem lēmumu un maini, tajā brīdī Dievs tev pasniedz dziedināšanu. Šūnas sāk strādāt pareizi.
Jo mums te iekšā ir iekšējais mazais kosmos. Un tur augšā ir lielais kosmos. Un viss tā kosmosa nākamie visur. Jūs saprotiet? Un tajā brīdī es esmu vienots ar šo stāru. Un ja tur ir viss pareizi, tad arī man ir viss pareizi. Tā. Tā kā es varu pateikt slavu Dievam, esam veseli, esam pozitīvi, mans telefons joprojām ir +371 29 154 049. Un, protams, e-pasts aldis.kevins@gmail, tas ir gmail.com, tas ir com, ja? Vienmēr laipni, kuram vēlēšanās piezvaniet, paskatīsimies, kurā vietā jūsu dzīvē ir ČP. Superīgākā dziedināšana. Ne tev krusti jāmet nekas. Uzticies. Tā. Paldies, pagaidām, pēc brīža turpināšu runāt par savus grāmatas svētībā, man brīnumainais dzīves stāsts vai grāmatas svētība. Tas pēc maz brītī. Tagadīties, pagaidām klausaties un skatāties. Ne, klausaties to, ko es jums stāstīju, un padomājiet pie sevis. Grāmatiņu šodien taisīšu nākamos ierakstus. Tā. Mums visiem ir iespēja palikt veseliem, mums visiem ir iespēja būt bagātiem, veselīgiem, jo mēs esam savu tēvu bērni. Savu tēvu, savu radītāju bērnu, mums viss ir iespējams. Bet jautājums, ko tev vajag? Bet tad ej to vienu. Man vispirms savs noliegums izmet ārā, miskastē.